ar atsevišķiem izņēmumiem pārsvarā Nacionālā apvienība startēs ar savu sarakstu. Šogad īpašu uzsvaru liekam arī uz Latgales pašvaldībām. Tostarp Daugavpilī ļoti aktīvi gatavojamies. Tur būs arī Nacionālās apvienības birojas un veidojas spēcīga komanda. Tā kā pieļauju, ka, ja izpildīsies vairāki nosacījumi, tad varbūt arī situācija, ka Nacionālā apvienība būs vienīgā partija, kas varētu startēt pilnīgi visās pašvaldībās. Nacionālā apvienība droši vien nemēģina kaut kā pārvilināt vai es piesolītu tik daudz pašvaldībām. Es domāju, mēs esam pietiekami ilgtermiņa partija un tie, kas mūsu darbus novērtē ilgtermiņā, arī rīcības, tostarp ejot opozīcijā savu principu dēļ, es domāju, ka tie arī ir tie, kuri mūsu pašvaldībās pārstāv. Vārdā un uzvārdā. Kas ir Daugavpils mēra kandidāts jūsu partijā? Par to Daugavpils nodaļa atsevišķi paziņos. Bet Rīgā mūsu mēra kandidāts būs Edvards Ratnieks. Bet ir izlemts? Nepaziņo, bet ir izlemts jau? Mums ir partijas kongress decembrī, un tad mēs noteikti varēsim skaidrāk atbildēt gan par Daugavpilu, gan par citām lielajām pilsētām.